Halo! Jā? Labdien! Labdien! Te jūs patraucējat tāds alojs. Jā. Es izlasīju jūsu sludinājumu avīzē, un es tad būtu ar mieru, tā kā jūs tur rakstat, stāties ar jums intīmās attiecībās, respektīvi dzimuma attiecībās, jebkurā vietā un jebkādos veidos, tieši tā kā jūs tur rakstat. Tā ir, ja? Jā. Un jūs to visu, kas tur aprakstīts, tiešām varat? Varu. Labi, tad kurā vietā mēs varētu to kopošanās stūri sākt? Rēzeknē. Labi, bet precīzāk, kur? Augstskolā. Ļoti interesanta vieta. Jā. Nu, un vai tad daudz kur ir būts? Daudz kur. Katrā gadījumā visa Latvija ir atceļota. Un kur tad vislabāk patīk? Protams, ka Latgalē. Bet varbūt mēs tā intereses pēc varētu aizbraukt, nokniepties uz ārzemēm. Normāli arī neko. Piemēram, uz Leišiem Sāremā. Nekur tālu nav jābrauc, tepat labi var tusēt. Labi, tad uz ārzemēm nē. Nē. Bija man šogad iespēja braukt uz Grieķiju, bet, draudzenī palaida vienu pašu, lai jau brauc. Jauki arī, ka tie ļoti patīkot Grieķijā katrā gadījumā. Mums tas stāsta zvana un stāsta, ka ļoti labi nākamgad būs jāmēģina arī aizbraukt. Nu redzēs, kā mums te viss ies. Man jau gan gribētos aizbraukt uz tiem Balkāniem. Jā, interesants piedāvājums. Labi, bet jūs te rakstat, kad jums patīk visādas tādas... Daudz kas, viss, kas saistīts ar trakām lietām. Tātad, mēs koposimies augstskolā, muzejā un pat pastā. Arī. Bet ar slēpēm uz batuta? Vēl neesmu iemācījusies. Tā neesmu tā viena pati kaut ko tur. Īstenībā tur ir jāprasa tādam liktīgam specim. Nav nevienam jāprasa. Es jums pats iemācīšu. Skaidrs. Un ko tu dari? Es esmu brokers. Kas? Brokers. Skaidrs. Man ir automobilis Ford Citroen. Nevar iedomāties. Vai jums arī kāds braucamais? Opels, Audiks. Tad mēs varētu sarunāt pirmo randiņu kādā piepilsētas motelī. Jauki. Un tad, lai mūsu tas pirmais randiņš ir tāds romantiskāks, es varētu pasūtīt vakariņas sveču gaismā. Kas jums vislabāk garšo? Kartupeļi. Kartupeļi ar Kievas kotleti. Normāli, arī normāli. Un tad vēl kādu smalku vīnu, ja? Jā, arī. Nu, un tad... Prasi, ko tu gribēji prasīt? Nu, kā lai jums to tā pasaka? Ziniet, man tādā gribēšana ir. Jā. Pirms mēs kniebjamies apkārt pa visu Latviju, ja? Mēs varētu piepumpēt to manu gumijas laivu un iemest viņu augstsprieguma vados. Jā, arī var. Nu, tā beidzot vienas dāmas ir ar mieru. Labi, tad tiekamies un tad daramies, ja?